Notiekošais apstiprina ekspertu bažas. Uz jumta esošie slogošanas baseini ir pielieti pilni ar ūdeni, un kaut arī paredzētais jumta iegrūms joprojām nav noticis, kopnes ir deformējušās. Notikuma attīstībai Zolitūdē līdzi sako Kārlis Kristapsons. Ūdens daudzums abos uz jumta esošajos baseinos slodzes līmeni, kas jumta konstrukcijai bija jāiztur saskaņā ar ēkas dokumentāciju, sasniedza vakar īsi pirms pusnakts. Piepildot baseinus pat līdz malām, jumts tomēr pretēji cerētajam nav iegruvis. Taču tas esot tikai pagaidām. Eksperti jau esot novērojuši nesošajās kopnēs izmaiņas, kas varētu liecināt par jumta sēšanos. Un tas nozīmē, ka jumts agri vai vēlu tomēr iegrūs. Šorīt LNT rīta raidījumā 900 sekundes krimināla policijas priekšnieks norādīja, ka nakts laikā jumtu turošās kopnes jau ir deformējušās. Lai arī tam nevajadzēja notikt. Baseinos iepildītā ūdens kopējais svars atbilst būvniecības dokumentos uzrādītajai jumta nestspējas maksimumam. Tas nozīmē, ka baseinu svaru jumtam bija jāiztur bez deformācijām. Taču ekspertu bažas apstiprinājušās. Konstrukciju nespēja dabā, papīros uzrādīto nesasniedz. Pie šīs slodzes notiek kopņu deformācija, un kas nav pozitīvi priekš ēkas, tad deformācija arī attīstās. Policijas pārstāvis izsaka pieņēmumus, ka līdzīgi jumta konstrukcijas uzvedušās arī pirms traģēdijas. Jumts ilgi deformējies, pagājis ilgs laiks, līdz notika neatgriezeniskais. Ūdens svara ietekmē jumta iegrūšanu eksperti iespējams nemaz nesagaidīs. Ja konstrukciju progresējošās deformācijas sniegs izmeklēšanai pietiekamu informāciju, tad eksperiments tiks pārtraukts. Tomēr pēc tam sekos nākamā pārbaude. Lielveikala būvniecības laikā vienā jumta malā izcēlās ugunsgrēks. Izmeklētāji pārbaudīs arī to, vai liesmas un to dzēšana varēja mainīt jumta izturību. Kontrolēta dedzināšana ar sekojošo uguns apslāpēšanu ar ūdeni, jo būvniecības procesā notika arī ugunsgrēks vairāk gadu atpakaļ, un iespējams arī netika ņemts vērā tās sekas, ko ietekmēja uguns un ūdens gan uz betonu, gan uz metāla konstrukcijām. Minētie izmeklēšanas eksperimenti paredzams sniegs skaidrākas atbildes gan par būvniecības gaitu, gan arī par iemesliem, kāpēc notika jumta iegruvums. Pašlaik uz daļai sagruvušā lielveikala jumta joprojām atrodas ūdens baseini, kas ar savu svaru pamazām deformē jumtu un tā atklāja tā konstrukciju vājās vietas. Deformācijas attīstību fiksē dažādas mērierīces un vairāki desmiti videokameru. Eksperimenta slēdziens tiek solīts uz rudens beigām. Kārlis Kristapsons, Andris Jasīnskis, Sergejs Zavarotņevs, LNT.